Tas, kas kaut kur izlasīja, ka 80% laika ar saviem bērniem mēs pavadīsim līdz viņa 12 gadu vecumam. Kas nav baigi daudz. Arī padomā, cik mēs tieši bieži sazinamies vai ejam ciemos arī ar saviem vecākiem. Ja ir vēl pie kā aiziet. Un tas laiks īstenībā nemaz nav tik garš. Un es, pirmo mēs jau likām tur bērndārzā tā intensīvāk, un tā, bet arī tādā mājadārziņā ļoti čili. Mēs tur dažreiz 12 vedā ņēmām ārā 3, 4, tur diezgan brīvi. Un es saviem pārējiem visiem bērniem sapratu, ka es gribu, lai viņas maksimāli ilgi ir pie manis. Varbūt bišķiņ tāda cāļu māte, jo man gribās ielikt viņām tādu pamatu un tādu kodolu, kas ir viņas pašas, nevis ko viņa, kā tu atbildētu uz jautājumiem, ja apkārt nebūtu vēl 30 cilvēks arī atbild uz jautājumiem. Kā tu tieši atbildētu uz jautājumiem? Tā kā tieši to viņas kodolu katrai spilgtināt un pastiprināt, un tad, kad viņai tas ir 7, 9 gadi, viņa gatava iet uz skolu, viņa jau sevi aizstāvēt kā personību. Tad viņi var doties. Bet tas tāds drosmīgi, man šķiet, daudzām mamām varētu izklausīties, ka tas daudz no mammas paprasa.